Bija Optibet Telefutbola virslīgas 15. kārtas spēle. Kuldīgā noslēgusies FC Nikers mājas spēles uzvaru 7-1 pret FK Nīcu Otaņķa Milu komandu. Ar mums kopā Nikers komandas pārstāvis Ronalds Lej un Nīcas komandas galvenais treneris Janeks Kreitāls. Ronald, varbūt varam sākt ar tavu komentāru par maču. Tev karjerā otrais Kurzemes derbijs. Kādas emocijas pēc, gribētu teikt, laikam pārliecinošas uzvaras, bet tomēr arī asā spēlē? Diezgan patīkami uzvarēt. Manuprāt, cik es futbolā jau 17 gadus šādu atmosfēru īsti nekur neesmu piedzīvojis. Arī daudz kur ir paspēlēts. Tā kā diezgan patīkami spēlēt mājās un prieks par uzvaru un prieks, ka sanāca izpildīt treneru uzdevumu. Par pretinieku gaidīja lielāku pretspēku, ka būs, vai tomēr arī bija lielāks pretspēks, vienkārši jums labāk gāja spēle, kā pats mačs? Grūti tā teikt, varbūt mums kaut kur veiksmi, varbūt vairāk uzspīdēja, kaut kur labāk momentu realizācija, bet pret Nīcu noteikti, ka nekad nav vieglas spēles. Kā es teicu, veiksmi kaut kur vairāk un realizācija šoreiz nekā cits mačs. Janek, liekas, laikam virslīgā lielākā vārda starpības starp mums Kurzemes komandām. Kā tu vērtē maču? Zaudējām, jāatzīst godīgi, pirmajās 5 minūtēs, pēc tam jau spēle bija līdzīga. Neko darīt. Jāizmirst šī spēle un jāiet tālāk. Kas varbūt bija kaut kā tie faktori pirmajās minūtēs? Neliekas, ka parasti Nīca nav gatava no pirmajām minūtēm, bet šoreiz varbūt tā bija? Grūti pateikt. Varbūt kaut kur mums ir vairākiem spēlētājiem savainojumi, arī pēc slimošanas. Un, iespējams, tas bija tas kaut kāds, kad domāju, kamēr ieskriesies. Protams, mēs uz katru spēli vienmēr runājam par to, ka ir jāsāk ar pirmām minūtēm. Pirmās minūtes labi iesākām, bet pēc tam tālāk jau visādi brīnumi notika. Un, ātri salaidām daudz gols un pēc tam bija ļoti grūti atspēlēties. Sastāvu trūkums, varbūt arī nebija pilns protokols. Tas kaut kā patraucēja, bet man liekas, ka parasti uz visām spēlēm laikam Nē, mums nekad nav pilns Jā. protokols. Mēs esam amatieru komanda un es uzskatu, ka, ja es paņemu tos spēlētājus, es gribu viņus laist laukumā, lai viņi spēlē. Un visus, ja pilns protokols praktiski, lai viņi sajūtu to atmosfēru, sajūtu to spēli, nav iespējams tā, teiksim, vienmērīgi izlaist. Tāpēc es dodu puišiem spēlēt, tiem, kas ir atbraukuši, un lai viņi cīnās. Pilns protokols, ne. Un sastāvs, mums šodien bija labs sastāvs, labāks nekā cits reizes ir bijis. Vienkārši nesalīmējās kaut kas un ielaidām ātri tos gols. Un pēc tam bišķi pietrūka veiksmes vairākās epizodēs. Teiksim tā, šodien likumsakarīgs zaudējums. Paldies tev, Ronald. Tev, varētu teikt, otrais gads Nikers komandā, pirmo gan traumas dēļ izlaid, tagad es pilnvērtīgi ieties iekšā komandā. Kā jūties FC Nikers rindās kopumā? Nav izdevies Nikers atbalstītājiem dzirdēt no tevis komentāru, varbūt pastāstīt kā komandas biedri, kā pat komanda, kā vadība. Principā nav par ko sūdzēties. Kolektīvs, manuprāt, mums ļoti labs. Tagad vēl Toms pievienojās. Es domāju, ka tas būs mums ļoti labs papildinājums. Par faniem jau es minēju. Pašam nevarētu teikt, ka esmu pilnvērtīgi atguvies, jo pēc tās operācijas vēl joprojām ir jūtams kaut kas bišķiņi. Es domāju, ka šī sezona arī nebūs tāda man pašam pilnvērtīgi laba un ka es būšu gatavs uz 100%, bet centīšos, darīšu, ko varēšu un gatavosimies nākamajām spēlēm. Janek, tev arī par pašu komandu gribu pajautāt. Tagad tā skatoties no malas uz Nikers un Nīcu, otrais gads jau sajūt, ka te Kuldīgā parādās jauni spēlētāji no Tukuma, piesaistīti arī no citām pilsētām. Nīcai tas sastāvs negrib pārspēlēt, bet man liekas pagājuši gadu Mārcis Červoņikovs jums pievienojās. Šogad redzam Mārtiņa Auziņu no TFK Salaspils, lai viņam veiksmīgi gatavsēšanās arī, protams. Varbūt ir laiks arī Nīcai domāt par sastāvu papildinājumiem, kas nav no, tā teikt, vietējā rajona varbūt. Katrai komandai ir savi tie mērķi un tie ceļi, kādu viņi iet. Mēs vairāk gribam
lai mums vietējie puiši ir. Mums īstenībā ja runājam par Mārtiņu, viņš dzīvoja kādu laiku Liepājā, līdz ar to praktiski blakus mēs arī tur bijām un trenējāmies. Pārējie puiši ir tad vai nīcinieki vai liepainieki, kas jau ilgstoši spēlē Nīcā un, teiksim, meklēt kaut kur rajonā spēlētājs. Un, tas laikam nav mūsu īsts ceļš. Es domāju, rajonā kaut kur tālāk, Saldas, Skrunda vai vēl kaut kur. Mēs tādu ceļu neejam. Mēs vairāk mēģinām audzināt savus nīciniekus, jauniešus, tāpēc mēs spēlējam U19 šogad, kur mums vairāk ļoti talantīgi 15-gadīgi jaunieši spēlē un sev labi parāda. Tas ir mūsu ceļš, ko mēs ejam. Ronald, pēdējo jautājumu tev gribu ārpus varbūt mača un virslīgas, bet pats lielā futbola spēlētājs, tu esi visu mūžu arī bijis, tagad tēlu futbola virslīgā ienācis. Ko tu vari pastāstīt par tēlu futbolu? Varbūt skatās kāds, kurš mēģina izlemt, kā turpināt savu karjeru tēlu futbolā vai lielajā futbolā. Ko tu vari pateikt par spēlēšanu telpās? Tas tāds koks ar vairākiem galiem, tāpēc, ka man tur arī vairāk apstākļi salikās ar izglītību saistīt. Bet es uzskatu, ka mums ir pietiekami labs līmenis tēlu virslīgā, arī iespēja uzspēlēt pret labām Rīgas komandām. Tas, protams, ir no katra spēlētāja atkarīgs, kādi ir tie vairāk faktori, kas saliekās kopā, vai viņš spēlē ārā vai iekšā. Bet es domāju, ka futzālā arī var labi sev parādīt. Jā. Labi, Janekam varbūt ir kāds komentārs vēl, ko grib izteikt? Nē, nav. Paldies. Labi, paldies jums liels abiem un veiksim atlikušajā sezonā.